Mūsdienu pārdošanā vairs nepietiek ar labu produktu, spēcīgu zīmolu vai pamanāmu reklāmu. Izšķiroša kļūst spēja īstajā brīdī saprast klienta vajadzību un piedāvāt atbilstošāko risinājumu. Viens no būtiskākajiem instrumentiem šajā pārmaiņu laikā ir mākslīgais intelekts. Tas palīdz izmantot datus mērķtiecīgāk, labāk prognozēt klientu izvēles un veidot personalizētāku pieeju. Tu klausies Pa ceļam biznesā, kur dalāmies ar uzņēmēju pieredzi, ekspertu zināšanām un vērtīgiem resursiem tavam biznesam. Esiet sveicināti! Mani sauc Valdis Vaišļa, esmu Swedbank e-komercijas risinājuma eksperts. Šodien runāsim ar Rimi Baltika digitālās attīstības direktoru Lienu Periju, lai saprastu, kā mākslīgais intelekts pārdošanā tiek izmantots praksē un ko no šīs pieredzes var mācīties citi uzņēmēji. Sveika, Liene! Sveiks, Valdi! Kā tu raksturot šodienas Rimi klientu? Kā viņu uzvedība pēdējos gados ir mainījusies, īpaši attiecībā uz e-komerciju, cenu jutību un personalizētiem piedāvājumiem? Manuprāt, Rimi klients šodien ir, viņš ir digitāli nobriedis, bet arī ļoti pragmātisks. Klients pēta piedāvājumus telefonā, mājaslapā, iepērkas fiziskajā veikalā. Tajā pašā dienā iespējams veic pasūtījumu e-veikalā, piegādēju nedēļas nogalē. Nākamajā dienā aiziet iepērkas ar mobīlo telefonu veikalā un tāpat laikā aiziet mājās un izlasa varbūt Rimi e-pastu. Tas varbūt svarīgākais, kas ir noticis, ka cilvēks, es nedomāju, ka viņš vairs domā par kanālu. Es tagad tieši apmeklēt mājaslapu vai aplikāciju. Viņš tieši domā, kas ir tas, ko man vajag, kāda ir mana šodienas misija, uzdevums un kas man to palīdzēs atrisināt. Tā kā vienas nedēļas laikā un vienas dienas laikā cilvēks var apceļot vairākus kanālus. Ja mēs paskatāmies uz cenu jutību, pēdējie Norstat dati rāda, ka tā cenu jutība ir pat atšķirīga starp Baltijas valstīm, kur varbūt visjutīgākie ir iedzīvotāji Latvijā un Igaunijā, un Lietuvā varbūt ir tāds pozitīvāks noskaņojums, varbūt retāk cilvēki domā par taupīšanu, un tāpat laikā lietuvieši varbūt nav gatavi tik ļoti piemaksāt par papildus komfortu vai papildus pieredzēm. Tāpēc noteikti cilvēki salīdzina cenas biežāk, viņi salīdzina pirms viņi dodās uz veikalu, lai izvēlētos, uz kuru veikalu doties, varbūt arī pat izmantojot internetu salīdzina veikala iepirkšanās laikā cenas un meklē aktīvi dažādas akcijas, manuprāt, pašlaik. Tāpēc, tas, ko mēs paņemam no šīs situācijas uzņēmumā, ir, kad ir tomēr rūpīgi jāizvērtē katra investīcija digitalizācijā, lai tā rada to labo pieredzi klientam, noņem kaut kādas problēmas, padara vienkāršāku, ātrāku, un lai tas arī ir, lai tās investīcijas attaisno sevi, jo citādi, balstoties šīm investīcijām, nākas palielināt cenas, par ko klients, protams, nekad nebūs apmierināts. Tu minēji to, ka klienti neizvēlas apmeklēt konkrētu kanālu, kas liekas pareizi, jo šī informācija ir pieejama dažādos kanālos, dažādos veidos, bet varbūt vari pastāstīt vairāk par šo personalizēto piedāvājumu evolūciju, jo atminos kādu laiku atpakaļ, tad personalizētie piedāvājumi lielākoties mums bija šajās papīra veidā, izprintētajās avīzītēs, kur katrs varēja paņemt vai nu veikalā vai saņemt savā paskastītē. Tad tāds nākamais solis atkal bija šie Rimi ekrāni, kurus es joprojām redzu, kad viņi tur ir jautājums, vai viņi tiek, cik aktīvi viņi tiek izmantoti, varbūt, un ko tur var redzēt, vai tos pašus piedāvājumus. Un tad tas pēdējais attīstības solis, ir šī online vide, jau mobilā lietotne, kur šie personalizētie piedāvājumi jau ir daudz personiskāki un katrs tos var atvērt pirms apmeklē veikalu un tad arī iepazīties ar tiem. Kā tu varbūt redzi, tad, ko šobrīd vairāk izmantots ir klienti un kas ir tas pamata veids? Kā jau es minēju, cena ir ļoti svarīga pašreizējā ekonomiskajā situācijā. Un skatoties uz datiem, mēs arī redzam, ka ja mēs skatāmies uz iepirkšanās misijām, tā misija, kad ir svarīgs tikai ērtums, ātrums un nepārtrauktība, ir mazākā trešdaļa. Viss pārējais ir par un ap gudru izvēli cenā. Bet nav svarīgi klientam, vai tas ir personalizēts piedāvājums vai akcijas piedāvājums. Viņam ir svarīgi, ka šis piedāvājums palīdz šodien man
ietaupīt. Un, ja mēs skatāmies uz kanāliem, visos kanālos klienti mēdz apskatīt personalizētos piedāvājumus. Un arī šajos, mēs viņus saucam par kioskiem veikalu vidē, viņi vēl joprojām ir lietoti. Un man jāsaka, ka šī lietojamība atkarīgs no veikala un reģiona, bet ja viņa nepieaug, tad viņi noteikti noturās. Tas nekur nav aizgājis. Arī ienākot veikala vidē, klients vēl vienreiz apskatās, kādi ir mani piedāvājumi. Bet kas, manuprāt, pašreiz ir svarīgi uzņēmumiem domāt, ir nevis, kad jādod ir personalizēts piedāvājums klientam, bet viņam ir jāpalīdz visā šajā akciju un cenu jūklī atrast, kurš tad no visiem piedāvājumiem ir labākais man šonadēļ. Principā, tās varētu saukt par personalizētām pat rekomendācijām. Manuprāt, tas pat ir svarīgāks nekā vienkārši personīgs piedāvājums tev. Jo es arī gribu pastīties, kas tajā bukletā ir varbūt man aktuāls, bet es gribu varbūt ātri nonākt līdz tai vistai, ja man garšo vista, kāda ir akcijas cena vistai, un varbūt uz pirmā vāka ir cūgaļa. Ja? Tāpēc, manuprāt, uzņēmumiem vairāk ir jādomā nevis tikai par piedāvājumiem personalizētiem kā tādām, bet personalizētām rekomendācijām, kur jau to esošo lielo produktu un akciju klāstu viņš var izdomāt, kas ir man šonadēļ vislabākais. Tas, ko es atceru, ko tu mini, vairāk ir tas, ka tiešām šī personalizācija, jeb šīs pielāgotie ieteikumi sāk pamazām pārspēt klasiskās masu akcijas, jo, manuprāt, klientam varbūt ir diezgan viegli apjukt veikalā šobrīd, kad ir šīs dažādu krāsu, cenu zīmes, un tad kaut kas ir uz atlaidi, kaut kas nav, bet šos personalizētos piedāvājumus, kā tu minēji, tad mēs varam klientam tiešām notrāpīt ar to, kas tad ir viņa tās iecienītākās preces, ko viņš arī, visdrīzāk arī pēc pirkuma datiem biežāk ir pircis. Es negribu teikt pārņem. Es domāju, papildina. Un, kā jūs minējāt, man šķiet, ka ir svarīgāk domāt, kā es varu palīdzēt, orientēties tajā visā piedāvājumu klāstā, kā es varu personalizēt šos te dažādos veidus, kā parādīt, nevis tikai personīgu tikai atlaidi. Bet personalizācija kā tāda, manuprāt, ir ieguldījums ilgtermiņā un ieguldījums klientu ilgtermiņa lojalitātē, jo šīs te varētu, ja tu viņas sauc par vai masu akcijas vai akcijas, kas ir visiem, viņas tomēr ļoti bieži ir piemērojams gandrīz katrai mājsaimniecībai, jo sviestu lieto visi, eļļu lieto visi, dārzeņus ēd visi, tad ir jautājums par, kurš dārzenis ir šonadēļ man piemērotākais. Un saka, lūdzu, kurš digitālais virziens Rimi pēdējos gados ir devis vislielāko biznesa ietekmi? E-komercija, mobilā lietotne, lojalitātes programma vai kas cits? Vai var minēt arī konkrētu piemēru ar kādu izmērām rezultātu? Lielākā ietekme rodas nevis no viena kanāla, bet no šo kanālu savstarpējās integrācijas, gan aplikācijas, lojalitātes programmas, e-komercijas, kioska arī un e-pasta. Mēs redzam, ka vairāk pusi no visiem mūsu klientiem lieto vismaz vienu kanālu. Bet šie te omnichannel vai klienti, kas lieto vairākus kanālus un iepērkās gan tiešsaistē, gan mūsu fiziskajos veikalos, ir tie, kas principā tērē 3 reizes vairāk Rimi, viņi ir 3 reizes lojālāki Rimi. Tāpēc ir svarīgi, ka jebkurš no šiem kanāliem ir pieejams, bet katrs no viņiem varbūt dod to funkcionalitāti, kas ir piemērotāka konkrētiem kontekstam. Piemēram, mobila aplikācija lielisks rīks sēžot uz dīvāna vakarā, pasūtot, piemēram, e-komerciju. Tāpat laikā, ja tu esi pie datora, tad tu gribēsi varbūt šo e-komercijas pasūtījumu veikt mājaslapā. Aizejot uz veikalu, mums ir arī kolēģi, kuriem ļoti patīk aiziet pie šī kioska, šo te kartiņu novilkt un apstīties, kas tad ir, varbūt man ir kaut kāds kupons pieejams pašreiz. Šis kopums ir tas, kas rada to lielāko biznesa ietekmi. Ir bijuši cilvēki, kas man jautā, kā tad ir, vai tad viņi lieto tos kanālus, vai tad tāpēc, ka viņi lieto kanālus, viņi tērē vairāk, vai tad tā tiešām ir. Tas tā kā vistas un olas jautājums, manuprāt, jo
Arī, ja viņi jau ir tie, kas ir Rimi lojāli, jo viņiem patīk mūsu kvalitātes sortiments, piedāvājums, viņi vēlas, lai viņi ar mūsu pakalpojumiem var satikties šajos dažādajos kanālos. Un tad viņi pieprasa, varētu teikt šo. Tā kā galvenais ir kopums un radīt vieglu pārnes no viena kanāla uz otru. Vai jums ir arī dati vai tendences, kas parāda to, ka klientiem izmēģināt vienu no kanāliem, tad viņi pilnībā pārslēdzās uz to un sāk izmantot vairāk savu ikdienā, kā piemēram var minēt, piemēram, fiziskajos Rimi veikalos, tad, kad tu sāc izmantot šo pašapkalpošanās skeneru vai mobilo lietotni, skenēt preces, tad tev īsti negribās iet to soli atpakaļ un iet uz kasi pašam skenēt vai pie pārdevēja. Tu esi nonācis tajā brīdī, ka tas ērtākais veids. Kā ir šajā gadījumā? Vai pārslēdzoties uz e-komerciju, tas klients paliek tikai par e-komercijas klientu? Ja mēs runājam par e-komerciju, noteikti nē. Bet, ja mēs runājam par veikala vidi un šiem te pašapkalpošanās rīkiem, mēs noteikti redzam, ka varbūt sarežģītākais uzdevums ir šo klientu veicināt, pamēģināt pirmo reizi, un tad, ja klients pamēģinājis kaut vienu reizi, mēs redzam, ka lielākā daļa turpina lietot. Un šie visi rīki, kuri teiksim, risina kaut kādu problēmu, kā piemēram pašapkalpošanās, es pats varu kontrolēt ātri, ērti, uzreiz ielikt groziņā, nevis ielikt groziņā uz kases apakaļ maisiņā. Ja risinājums kaut kādā veidā palīdz klientam, samazina laiku piepirkšanās vai palīdz to darīt ātrāk, vieglāk, viņam ērtākā veidā, tad noteikti nav redzama šo te adopciju, ka viņi turpina lietot atkal un atkal. Mobila aplikācija noteikti ir viena no tām, ko mēs redzam, ir ļoti pieaugusi lietotāju skaita ziņā, vēl joprojām aug arī šogad, un jau sasniegusi vairāk kā 1 miljonu aktīvo ikmēneša lietotāju skaitu. Un mēs domājam, ka tas ir lielākoties tāpēc, ka tas kanāls strādā kā tāda līme. Viņš patiesībā savieno klientus, aizvedot viņu no e-pasta uz aplikāciju, atļaujot tur arī iepirkties e-veikalā, saņemot digitālos čekus, un viņš tā kā salīmē visas šīs te pieredzes un dažādos kanālos vienā. Jā, tas, ko tu minēji, ļoti būtiski, ja mobilā lietotne pamatā ir viena no galvenajām lietām, kam vajadzētu būt klientam, kur tad arī ir iespēja saņemt gan šos pielāgotos piedāvājumus, kā tu minēji, arī digitālos čekus un arī gan skenēt preces un norēķināties tā, ka daudz un plaši šīs iespējas. Un šajā sakarā parunāsim arī par mākslīgo intelektu. Tad, kur jūs šobrīd izmantojat mākslīgo intelektu un kur tas dod vislielāko atdevi pārdošanā? Manuprāt, tas efektīvākais veids, kā mākslīgais intelekts var dot to savu atdevi, ir patiesībā palīdzot ātrāk veikt darbu jau esošajiem darbiniekiem. Arī identificēt vietas un iemeslus, kāpēc klients kaut kur iestrēgst. Jo parastajos datos mēs redzam, varbūt iestrēgst, un mākslīgais intelekts mums var palīdzēt varbūt saprast nevis tikai kur, bet kāpēc. Arī klientu uzvedības analīzē un prognozēšanā, kas mums ir ļoti patiesībā pārtiks precēs ļoti svarīgi. Mākslīgais intelekts var palīdzēt ļoti labāk prognozēt, balstoties uz šo analītiku un tādējādi radot mazāk pārtiks atkritumus. Komunikācijas optimizācijai, satura kvalitātei, īpaši e-komercijā nozīmīgi, mēs arī skatāmies, kā mākslīgais intelekts var palīdzēt uzlabot produktu datus, papildināt produktu aprakstus, lai klientam ir vieglāk atkal veikt savas izvēles, kurus produktus tad pirkt. Lielākā atdeve ir tad, kad šis risinājums, kā es jau minēju, atvieglo to klientu iepirkšanās pieredzi. Tur mēs redzam lielāko atdevi. Tu minēji to, ka mākslīgais intelekts palīdz pārdošanas datu optimizācijā un arī šo datu agregācijā un visu pārējā. Kā šobrīd, vai sazinoties ar Rimi, man atbildēs cilvēks joprojām, vai pretī tomēr būs mākslīgā intelekta balstīts risinājums? Noteikti cilvēks. Bet klientu servis ir viens no tiem departamentiem, kur mēs aktīvi skatāmies, kā mākslīgais intelekts var palīdzēt.
Un nevis tik ļoti komunikācijā, bet kā viņš var palīdzēt klientu servisam apstrādāt ātrāk pieteikums, lai mēs varam, pieņemsim, samazināt šo te atbildes laiku no 2 dienām uz 1 dienu. Kā mēs ātrāk varam palīdzēt klientu servisam atbildēt vai izvēlēties no jau ģenerētiem tekstiem, kā labāk uz šo jautājumu klientu atbildēt. Tāpēc es negribētu teikt, ka mēs pašlaik nestamies virzienā aizstāt. Mēs mēģinam domāt par risinājumiem, kas varētu palīdzēt ātrāk atbildēt, lai mums samazinās šis te atbildes laiks, lai mēs esam ātri savā atbildē klientiem. Un parunāsim vēl tālāk par datiem, ko tu arī minēji. Kā jūs praktiski pārvēršat klientu datus reālos pārdošanas rezultātos? Var padalīties ar piemēru, kur tas ir būtiski mainījis klientu uzvedību? Nu, pirmais, kas ir noteikti, pirms es minu piemērus, ir jāizceļ, ka paši dati neko nemaina vērīgs. Viņi izrāviens vai kaut kādas izmaiņas notiek tad, kad uz to pamatu tiek mainīti reāli procesi gan klientam, gan varbūt darbiniekiem. Spilgtākais piemērs, kur mēs redzam tiešām rezultātus un izmaiņas klientu uzvedībā, ir rekomendācijas mūsu e-veikalā, kur mēs ieviesām ar mākslīgo intelektu. Mums bija tādas diezgan ļoti vienkāršas šīs rekomendācijas, un ieviešot mākslīgo intelektu 2 reiz vairāk klikšķu uz šīm rekomendācijām, 2 reiz biežāk klienti pievienoja grozam produktus. Bet atkal šis no mūsu skatu punkta nav kaut kas, lai vairāk kādam palīdzētu ielikt grozā, bet lai veicinātu, lai tas notiek ātrāk, vieglāk, lai rekomendācijas varbūt parāda, hei, tu varētu, skatoties tavu grozu, vēl pievienot dilles, jo tev ir krējums un gurķis, tev labi noderētu dilles, jo tu parasti pērc zaļumus. Tā kā šis ir viens no risinājumiem, kur mēs ļoti viegli mums bija izmērīt šo te uzvedības izmaiņas, un viņas bija diezgan acīm redzamas. Vēl viens piemērs, kurš vairāk parāda šo te nepieciešamību domāt par procesiem, un kad ir jāveicina izmaiņas procesos, lai izmainītu uzvedību, ir šo te produktu ar īsu derīgumu termiņu nocenošanu. Pašlaik šo te nocenošanu veids mākslīgais intelekts, skatoties uz to, cik daudz mums šie produkti ir palikuši veikalā un veikala līmenī, un cik dienas ir palikušas. Bet tas, ka tu nocenos produktu, viņu ieliks plauktā, nenozīmē, ka klients mainīs to, kā viņš iepērkās. Bet, lai mainītu šo uzvedību, mēs skatījāmies, kam jānotiek veikalā, lai, piemēram, viņš šo kefīru baltmaizi ar īso termiņu atrastu. Un tad mēs, piemēram, mēģinām šos produktus ar īso termiņu ne tikai nocenot un uzlikt uzlīmi, bet viņus novietot kopā vienā grozā. Mēs izveidojam atsevišķu identitāti oranžu, lai ir vieglāk pamanīt šos produktus. Un arī, lai varbūt izmainītu šo te uzvedību, balstoties šiem īsiem produktiem, lai veicinātu veikala apmeklētību, mēs viņus ieviesām, ka viņus ir iespējams redzēt arī aplikācijā. Tu vari, piemēram, šodien iet, paskatīties, kas manā rimī, manā gadījumā A7 mīļākajā veikalā ir nocenots, un varbūt es tieši šodien gribu pagatavot sašliku, un šodien sašlikam ir nocenota cena, un es varu aiziet un veikt šo pirkumu. Un šis tas piemērs, ka jā, ir mākslīgais intelekts, viņš palīdz ātri, efektīvi ar šo nocenošanu, nevienam manuāli nekas nav jādara, bet tev ir arī jāveic šīs te izmaiņas procesos, kur stāv produkti, kur klients viņus var redzēt, kā viņš viņus var redzēt, vai viņš var redzēt aplikācijā, mājaslapā, un tad var redzēt, kad notiek uzvedības izmaiņas, un mēs redzam, ka cilvēki arī ļoti labi pieņem un arī iegādājas šo produktus, par ko mēs esam ļoti priecīgi, jo tas būtiski samazina mūsu pārtikas atkritumus, un šie produkti tiek pārdot tā vietā, lai izmestu, jo ir beidzies termiņš. Šie ir ļoti labi piemēri, ko tu minēji, un varbūt kā tu redzi, kas ir tāds nākamais attīstības solis, skatoties tieši šo rekomendāciju un ieteikumu sadaļu, kur es zinu, ka Rimi aplikācijā ir lieliski iespēja atrast dažādas receptes un balstoties šīm receptēm arī šo iepirkumu grozu salikt.
bet, manuprāt, bieži vien arī veidojas tā problēma, kad cilvēki varbūt nezina, vai ko tieši vēlās, vai kuras ir tās īstās recepts, ja, un tad, kad tas iepirkuma grosis ir piepildījies, un tad vai mākslīgais intelekts tā kā varētu ieteikt, ko pagatavot no šī visa, ja, vai varbūt tas tāds viens piemērs, bet varbūt tu redzi savā pusē, kas ir tas varbūt nākamais, kur šie dati un šī datu analīze varētu palīdzēt pilnveidot šo iepirkšanās pieredzi. Noteikti viss, kas mums ir diezgan aktuāli tuvākajā, pat šogad, nevis 2-3 gadu, ir tieši skatīties uz šiem veidiem, kā mākslīgais intelekts var palīdzēt labāk orientēties visos piedāvājumos. Ja mēs runājam par personalizāciju, ja, es domāju, ka tas ir kaut kas tāds, kas nākamajos gados kļūs par tādu higiēnu. Tas nebūs vairs tik tas noteicošais vai atšķirīgais, jo tagad ar mākslīgā intelekta palīdzību ir daudz vienkāršāk radīt personalizāciju, bet to atšķirību no konkurentiem vai no tirgus tu varēsi izveidot, radot to vienkāršību, kā tas notiek. Tāpēc ne tikai mākslīgais intelekts, kā mēs varam veidot personalizāciju, bet kā tas vienkārši ir izdarāms, vai vajag samainīt podziņas, vai citā vietā ielikt aplikācijā, varbūt vajag mājaslapā ielikt, un radot šo vienkāršo ceļu. Tā kā fokus ne tik ļoti arī uz personalizāciju kā tādu, bet arī uz to vienkāršību, kā tā personalizācija var palīdzēt iepirkšanās ceļā. Un koncentrēšanās, manuprāt, uz ilgtermiņu ir kaut kas tāds, ko nevajag arī aizmirst un domāt kā AI par tādu palīgu, nevis aizvietotāju. Mākslīgais intelekts nepateiks to visu priekšā. Tev ir jāizdomā tāpat, kā parādīt tam klientam, kurā vietā. Jā, tagad ir rekomendācijas, bet kā labāk pastāstīt par viņām e-pastā vai kur citur. Un daudz personalizētākā veidā. Un šī komunikācija un mārketings, ar mārketingu saprot veids, vizualizācija, kā to pasniegt, varbūt ir tas, ko mākslīgais intelekts patiešām var palīdzēt. Jo agrāk arī, ja tu esi mazāks uzņēmums, pieņemsim, tu izveido šos te mākslīgā intelekta segmentus, piemēram, ja? Kuram vairāk patīk šī kategorija, teiksim, vegāns, nevegāns, bezlaktozes, cūgaļas ēdājs, vistas gaļas ēdājs. Bet tev katram no šiem segmentiem, lai personalizētu viņu uzrunāt, tev ir jārada teksts, bilde. Mākslīgais intelekts ir tas, kas var ļoti palīdzēt radīt ne tikai personalizētu vienkārši produktu atrādīt, bet personalizēt tevi uzrunāt ar pareizu tekstu, ar pareizām bildēm, un tas ir kur manuprāt, mākslīgais intelekts var radīt arī starpības starp to, kā pašlaik ir personalizācija pielietot un kā viņi būs nākotnē. No manas puses tāds provokatīvāks jautājums tieši par mākslīgo intelektu. Nesen tieši skatījos viena globāla pētījuma datus, kur jau šobrīd gan, protams, diezgan mazā apmērā parādās šie aģenta komercijas pirkumi, kurus neveic pats cilvēks, bet mēs uzticam šo darbu veikt mākslīgā intelekta izveidotam asistentam, kas mūsdienās jau parādās kā tāda gana plaša tendence, kur mēs iedodam asistentam iesniegt dažādus rādījumus komunālo pakalpojumu un tam līdzīgi. Bet par šo iepirkšanos arī ir interesanta tendence, ka 2030. gadā, kas ir diezgan tuvu, ir paredzēts, ka šāda veida aģenta pirkumi būs 25 līdz 30% no visiem e-komercijas pirkumiem. Vai Rimi ir gatavs tam, kad šos pirkumus, es šeit vairāk runāju tieši par online vidi, ka šos pirkumus veiks nevis cilvēks, bet mākslīgi intelekta izveidots asistents? Pilnīgi iespējams, un mēs redzam, ka arī ir interese un dažādi testi veikuši cilvēki paši ar šiem te aģentiem mūsu e-veikalu mēģinājuši veikt šos pirkumus vai izveidot grozus.
Un mēs noteikti redzam, ka ja tas var palīdzēt klientam ietaupīt laiku, tad tas varētu būt, kad tiks adoptēts. Bet tai pašā laikā šī te pieredze, kā jau es minēju, šīs te personalizētās rekomendācijas, ko tev var iedot tajā mājaslapā, aizjot tieši uz Rimi mājaslapu, uzzinot vairāk ziņas, palasot vai uzzinot, varbūt kaut kas ir jauns sortimentā, var tomēr būt, ka liela daļa arī turpinās izmantot jau esošos kanālus. Bet noteikti mēs to neizslēdzam un esam gatavi un atvērti tam. Pilnīgi iespējams, jā. Šeit noteikti parādās daži izaicinājumi ar tas, ko tu minēji, ar šo personalizāciju, noteikti ar informācijas attēlošanu, kā sasniegt šo gala pircēju, īsto pircēju, ja tā varētu teikt, jo noteikti tad, ja šādi asistenti parādās, tad tiešām ir jautājums, kur viņi šo informāciju iegūst, ja, un kā viņi viņu apstrādā, un kā viņi tiešām veid šo gala pirkumu, ja, jo tur noteikti arī būs kaut kāds nianses. Bet tas, ko mēs noteikti jau pašlaik darām, mēs skatāmies tīri tehniski uz mūsu mājaslapas uzbūvi, lai pašreizējā mākslīgā intelekta risinājumi spēj piekļūt mūsu mājaslapai, lai viņi spēj šo informāciju nolasīt vai izlasīt, lai viņi spēj apskatīt šos te produktu datus, lai mēs esam redzami un pieejami klientiem mākslīgā intelekta rīkos. Tāpēc mēs noteikti nevēlamies šo te attīstību nākotnes tā kā varētu bloķēt. Mēs atbalstam un redzam, ka ja tas palīdzēs klientiem darīt ātrāk, vieglāk, ērtāk, kāpēc ne? Ja tev būtu jāizsaka viens praktisks solis uzņēmējiem, ar ko sākt, lai mākslīgais intelekts vai dati dotu reāli biznesa rezultātu, kas tas būtu? Noteikti sāciet ar vienu konkrētu klientu problēmu. Nesāciet ar rīkiem, datiem, pastamies šitiem datiem, piemēram, šiem datiem, ko mēs ar viņiem varētu darīt, kā mēs citādāk. Sāciet ar klientu problēmu. Kas ir klientu problēma? Kur ir berze? Kur viņš nokrīt? Kur viņš neredz ērtumu? Un tad pievienojiet rīkus, datus, mākslīgo intelektu un atradīsiet pareizo risinājumu. Tāds pēdējā laika spilgtākais piemērs, kurš man atgādināja par šo, kad vienmēr ir jādomā, cik liela ir tā problēma un kāda ir tā sāpe, un tas palīdzēs atrast pareizo risinājumu un šo te veicinās adaptāciju, ir Smart ID ieviešana Rimi, kur mēs vienlaicīgi Smart ID ieviesām gan mūsu pašapkalpošanās kasēs, lai apstiprinātu vecumu, jo mēs redzējām, ka lielākā daļa pārtraukumu klientu pieredzē vai šī berze rodas tieši, lai apstiprinātu vecumu, un viņi paliek ļoti īpaši sāpīga varbūt tad, kad mums ir lielāka klientu plūsma un vairākiem klientiem vienlaicīgi ir kāda problēma vai jāapstiprina vecums, un tad klientam ir jāgaida. Un šī risinājuma adaptācija bija ļoti ātra. Un viņa pārsniedz mūsu gaidas, kāds procents no visiem klientiem varētu izmantot šo risinājumu. Bet tāpat laikā mēs ieviesām Smart ID risinājumu, lai piekļūtu mans Rimi lojalitātes profilam, lai tev nav jāiet ar savu e-pastu un paroli, būtu vienkāršāk ar tavu Smart ID, kur tu jau ikdienā lieto bankās vai citos pakalpojumos. Un tur tā lietojamība nepieaug tik ātri, un mums ir krietni lielāks unikālo klientu skaits, kas izmanto Smart ID tieši pie vecuma apstiprināšanas, salīdzinājumā ar profila autentifikāciju, tāpēc, ka lielākā berze un klienta sāpe bija tieši tajā vecuma apstiprināšanas procesā, kur viņam bija jāgaida kādos brīžos. Un profils varbūt netik ļoti sāpīgs, jo viņam jau ir parole un e-pasts. Jā, tas ir vieglāk to izdarīt ar Smart ID, bet tas nerisina varbūt ļoti lielu sāpi vai problēmu. Un tad, kad tu apvieno šo problēmu klienta, kas rada viņam nepatiku sāpes ar pareizo risinājumu, pareizais risinājums var būt dažāds, piemēram, alkohola vecuma apstiprināšanas gadījumā mums bija ļoti svarīgi, lai šis risinājums ir drošs un norāda pareizus datus, lai mēs esam arī
pārliecināti, ka tur nevar būt kāda kļūda, kāds nepareizi ievadīs savu vecumu. Tad viss arī izdosies un šīs tehnoloģijas izdarīs savu darbu un radīs arī biznesa ietekmi. Ļoti labs piemērs, ko tu minēji. Dati ir svarīgs aspekts drošu pakalpojumu lietošanā un kopsavilkot arī šo mūsu sarunu, arī noteikti ir svarīgi arī ņemt vērā tas, ko tu minēji, ar mākslīgā intelekta rīkiem, nemesties uzreiz visam virsū, un nemēģināt tā teikt visu iedot šim mākslīgajam intelektam, bet ir jāsāk tiešām ar šo problēmas, frikcijas identifikāciju, kur tad rodās šī berze vai šis problēma jautājums, sākt ar tā analīzi, izpēti, paskatīties uz datiem, un tad pretī atrast arī iespējams efektīvu rīku, kurš iespējams jau ir pieejams, kā tu minēji arī Smart ID, kas ir labi zināma aplikācija, ko daudz mēs jau lietojam, vai arī vienkārši tiešām meklēt palīdzīgus rokas mākslīga intelekta pusē un radīt jaunu un ļoti veiksmīgu lietotāju pieredzi klientam, kurš, kā mēs šodien arī runājām, izmanto daudz un dažādas iepirkšanās kanālus. Paldies tev par sarunu. Paldies, Olu. Paldies par klausīšanos! Ja tev patika šī epizode, piesako mums, lai nepalaistu garām jaunākos ierakstus. Komentāros iesaki nākamo sarunu tēmas vai viesus. Uz drīzu tikšanos!